Šī ir video atsauksme Martai Andersonai par hipnozes kursu. Pie Martas es vērsos brīdī, kad emocionāli iekšēji es jūtu, ka kaut kas nav līdz galam, kaut kas nav tā, kā man gribētos, bet es nevarēju saprast un nodefinēt, kas tad tas īsti ir. Jau pirmajā konsultācijā es sapratu, ka viņa ļoti labi māk ieklausīties un saprast manas vēlmes, vajadzības. Ja es pie viņas vērsos ar viena veidā problēmu, sajūtu, emociju. Konsultācijas laikā mēs nonācām līdz pavisam citām emocijām un lietām, kas mani patiesībā satrauc. Sesijas mums noritēja attālināti Skype'ā, un es biju pārsteigta jau pēc pirmās sesijas, kādu efektu tā bija devusi. Jo jau pēc pirmās sesijas es sajūtu tik milzīgu enerģijas pieplūdumu, man radās tik milzīga vēlme darīt. Iet un darīt, nevis vienkārši sēdēt un gaidīt kaut ko, bet celties, iet un darīt. Tas bija burvīgi. Pēc sesijām, atrodot to situāciju pagātnē, kur bija radusies šī sajūta un izstrādājot to, sajūta pilnībā pazuda. Un tas bija vienkārši burvīgi. Tā, ka vienkārši burvīgi. Ka tu visu laiku esi jūties kaut ko vainīgs, un tad vienkārši tev izmainās tava domāšana, uzskati, un tu pēkšņi saproti, ka, hei, es taču pie kā neesmu vainīgs. Tā nav mana vaina, kad notiek tā vai šā. Nē, tā nav mana vaina, un tā ir burvīga sajūta. Tu kaut ko izdari, un tu gaidi, ka tevi novērtēs. Šī sajūta pazūd, un tu dari lietas, un tu negaidi, ka tev pateiks, vai cik tu labi to esi izdarījis. Tu vienkārši dari lietas, tāpēc, ka tu tā gribi. Es teikšu godīgi, sākotnēji man šis mērķis nelikās sasniedzams, man likās pilnīgi nereāli, bet mēs to sasniedzām. Jā, un tagad man tas liekas pilnīgi reāli, tas tā vienkārši ir, un sajūta ir ļoti, ļoti laba. Mana dzīve noteikti mainījās uz labo pusi. Ir mainījušies mani uzskati, mans skatījums uz dzīvi, manas pārliecības. Tā ir ļoti laba sajūta, jo pēc hipnoterapijas tu jūties mierā ar sevi. Tu sevi pieņem, tu sevi sāc sadzirdēt un saklausīt, un tu jūties labi pats ar sevi, un tas ir pats galvenais, jo tikai esot mierā un saticībā pašam ar sevi, tu vari to pozitīvo un labo dot uz āru. Un es noteikti iesaku nebaidīties, pamēģināt, jo jau pēc pirmajām sesijām būs skaidrs, ka tam ir rezultāts, tas strādā, un nav nekādu šaubu par to, ka izmaiņas būs. Tas, ko es iesaku, ir neticēt mītiem par hipnozi un hipnoterapiju, jo tie tiešām ir mīti. Patiesībā šī hipnoterapija ir lieliska metode, kā sakārtot savas emocionālās iekšējās sajūtas un izmainīt dzīvi par 180 grādiem. Un dzīvot labāk, produktīvāk, veiksmīgāk un patiesāk. Es noteikti to iesaku ikvienam, kas grib savā dzīvē kaut ko mainīt, jo, protams, ka izmaiņas notiek tikai tiem, kas paši vēlas kaut ko mainīt un darīt. Un es noteikti iesaku vērsties tieši pie Martas Andersonas, jo viņa ir profesionāla savā jomā un tiešām ļoti labi saprot un māk darīt to, ko viņa dara.